Par pirmsskolas izglītību Daina Kāiņa. Labdien visiem visapkārt. Es saprotu, ka laikā es esmu mazliet ierobežota un centīšos ļoti īsti un korekti pastāstīt par to, ko mūsu pirmsskola reforma grupa veic. Protams, pirmsskola reforma grupa strādāja ilgi un neteikšu, ka viegli. Diskusijas bija garas un plašas. Tās bija notika gan klātienē tiekoties, gan telefoniski ar daudziem speciālistiem, un gan jau arī no klātesošiem, kāds ir mūsu darba grupā piedalījies, un šodien varēs apstiprināt to, ko es stāstīšu. Pirmsskolas izglītības lielais mērķis ir tas, ka Latvijā ir jānodrošina ikvienai ģimenei, kurai tas ir nepieciešams, kvalitatīva pirmsskolas izglītība bērniem no pusotra gada vecuma. Jo, kā zināms, līdz šim mēs runājam par rindām, par simtiem, par tūkstošiem, un aizmirstam, ka aiz tā viss stāv ģimenes, kuras nevar atgriezties darba tirgu, kuras ir spiestas, meklēt risinājumus, kas nevienmēr ir legāli, arī valsts ekonomikai domājot par to, un cerēt uz to, ka kādreiz kaut kāda brīnuma notiks un bērndārzā bērns varēs iet. Tālāk par konceptuālo pamatu vispār par to, kas jau esošajās pirmsskolās ir. Tātad lielāka pirmsskolas izglītības iestāžu autonomija, un par to jau arī runāja ministra kungs, ir jau pirmie soļi spērti, ir atcelts šie obligātais rotaļu nodarbību skaits, kas arī īstenībā izvērtās no tā, kad arī mēs mūsu darba grupā izmantojam materiālu no funkcija audita 9. gadā veiktā pētījuma, kurā skaidri pierādījās, ka Latvijā vairāk kā 70 pirmsskolas strādā pēc noteikti standarta programmas, un skaidri pētījumā tika pierādīts, ka šīs standarta programmas īstenot ir daudz vienkāršāk, jo ir mazāk birokrātijas. Mēs iesniegumā ievākam krustiņu, īstenojam standarta programmu, īstenojam to, kā tas ir, un par daudz par to vispār nedomājam. Un ja kaut kas nav labi sanācis rezultāti, vienmēr ir ko vainot, jo tas bija standarts. Un šeit vienkārši gribētu ar vienu piemēru pateikt, ko vien kolēģi no mūsu darba grupas teica, kad viņi saka, mēs jau to programmu standarti īsti uzrakstījām, mēs to krustiņu ievilkām, bet strādājām, kā mēs gribējām. Strādājām mēs savādāk, kā mēs sapratām, kāds būs labāks rezultāts. Un, kad pie mums viesojās kontrolējošā institūcija, sapratām, ka ir liels ziepes. Un paldies viņai par to pareizo lēmumu, ka nevis mainījām savu attieksmi un strādājām pēc noteikti standarta, bet mēs spērām to soli un gājām uz autora programmas licencēšanu. Un, teiksim, šī statistika parādīja to, ka šī autonomija ir nepieciešama un, kā jau minēju, pirmie soļi ir spērti. Izpratnes māņa par pirmsskolas izglītību. Diezgan bieži sabiedrībā mēs dzirdam šos viedokļus par to, vai tad tam pusotra gadniekam vajag to pirmsskolas pedagogu. Es šeit stāvu un apgalvoju, noteikti vajag, jo par to tā ir normāla Eiropas un tā ir pasaules praksa, un Latvija šeit var lepoties par to, ka mums ir pirmsskolas izglītība no pusotra gadu veciem bērniem. Un runājot par to, kas ir viņa galvenā darbības forma, protams, tā ir rotaļa. Tā ir rotaļa pusotra gadniekam un tā ir rotaļa sešgadniekam. Un tieši tādā veidā mēs mācām bērnus un nevis tā, ka sēžam pie galdiem un uztveram to kā skolas programmu. Par vienlīdzīgo pirmsskolas pieejamību to jau es minēju, pie paša mērķa. Labvēlīga mācību vide, tā ir atbilstīga vide, un tie vismazāk ticams, ka tie būs skolas soli, 3-gadnieku grupiņā, 4-gadnieku, bet tas būs liels paklājs, tie būs liels pilveni un daudz rotaļlietas. Un, protams, pirmsskola ir tā vieta, uz kuru bērnus aizved ģimene. Un par šīs izglītības iestādes izvēle atbildīga ir ģimene. Un bez saiknes ar ģimeni nekādi. Reforma īstenošana, tātad nodrošinājums ir no pusotra gadu vecuma, jo, kā zināms, arī Latvijā pēc pēdējiem veiktajām aptaujām nodrošināt ar pirmsskolu vecumā no pusotra līdz 4 gadiem nav 11,000 bērni. Un diezgan liels, tikpat liels skaits ir ģimenes, kas nav pat izteikuši vēlmes apmeklēt pirmsskolu. Jo te droši vien arī svarīgi nepārprast, tā nav obligātā pirmsskolas izglītība no pusotra gadu vecuma. Pirmsskolas autonomija. Par pirmsskolas autonomiju ir jārunā ne tikai izglītības ministrijas organizācijas sakarā. Te ir iesaistīts ļoti daudz dažādas ministrijas, un to droši vien visi praktiski zina, cik mums ir kontrolētāji un baudītāji. Un te arī atgriezīšos pie darba grupas darba, kā tas mums izpaudās, ka mēs ilgi ķērāmies, nevarējām saprast, ar ko tad sākt, jo skatāmies higienas prasības, skatāmies drošības, ir daudz dažādas ministrijas, viņu pakļauto iestāžu kontrolēšanas un nekādu kopveslu nesaskatījām. Un tad mēs vērsāmies ar
zīmējumu, kā jau pirmsskolas pedagogi. Zīmējām koku, un šis koku stumbrs bija pati pirmsskola, un zari, kas ar visu to bija saistīts. Un arī reformu plānu mēs tieši šādi veidojām, ka nevis tas, ko jebkura ministrija uzskatīs par nepieciešamu kaut ko dezinficēt vai vairāk mazgāt vai vairāk pieskatīt, bet tieši tas, kas ir pašā pirmsskolā, ir svarīgi. Un te es atkal ar vienu piemēru varu minēt par to, ko vienā sarunā ar pašvaldību vadības runāju, un teica, jā, nu pirmsskolā prasības ir bezgalīgi daudz, un tad, kad atnāk kāda institūcija baudīt par to, kāda ir bērnu drošība pirmsskolā, vienmēr tiek uzsvērts, veriet un slēdziet durvis ciet, lai bērni nevarētu iziet no iestādes. Atnākot ugunsdzēsējiem, visiem evakuācijas ceļiem ir jābūt brīvi atveramiem. Un tad vienmēr ir tā, ka direktoram nāks pielāgoties, kurš atnāk, tā rīkojamies. Bet tas nav tik, varbūt pat tik smieklīgi, tas ir skumji, jo, protams, ir jāizvērtē no iestādes viedokļa. Bērniem ir jābūt drošā vidē un arī jābūt ar brīvām evakuācijām nelaimes gadījumos. Par birokrātijas mazināšanu jau arī tas, ko ministrs minēja, ir jau pirmie soļi spērti par higienas prasībām viennozīmīgi, jo tas nevienam nav noslēpums, ka Latvijas esošā likumdošana ir vērsta uz to, ja bērns atrodas pirmsskolas izglītības iestādē no pusotra gada vecuma, viņiem ir jāievēro higienas prasības. Ja bērns atrodas rotaļu vai pieskatīšanas centrā arī 2 gados, higienas prasību nav. Un tas, manuprāt, ir absurds, ka šīs higienas prasības ir nevis telpām, kurās uzturas bērns, bet gan programmē, pēc kuras bērns strādā. Un par pirmsskolas kvalitātes sekmēšanu ir tas, ka tieši izvērtējot šajā reformu plānā, mēs sapratām, ka šī uzraudzība un pāraudzība ir ļoti sadrumstalot. Un, lai mēs varētu veikt šo demokrātiskajā procesā un autonomijā iestādē tomēr kvalitātes monitoringu izvērt no tā, ka pirmsskolā ir iekšējais novērtējums, par ko ir atbildīga iestādes vadība. Reforma rezultāti. Mēs nerunāsim par rindām, par simtiem un tūkstošiem, bet mēs runāsim par to, ka Latvijā ikviena ģimene var paļauties uz šo valstu un pašvaldību un izvēlēties pirmsskolu bērniem no pusotra gada vecuma, ja viņiem šāda nepieciešamība rodas. Bērniem ir vecumposmam atbilstoša izglītība labvēlīgi atbilstošā mācību vidē un izmantojot rotaļu kā galveno mācību darbību un stiprināt ģimenes lomu pirmsskolas izglītības ieguvē.